šodien jums parādīšu, kā var iepakot gurķus. Ja jums ir savs mazs biznes un jūs gribat sākt pārdot uz stikliem, tad šeit ir variants, ar ko var iepakot jūsu preci. Reku. Mēs liekam plēvi, taisam maisiņu, ņemam nākamo. Viss notiek ļoti ātri un automatiski. Tad dienu jūs varat taisīt tūkstošus. Ja? Vēl šeit ir ļoti laba lieta. Jūs varat redzēt, cik ļoti maz plēvi ir vajadzīgs, lai iepakot vienu gurķi. Šeit mums jau ir iepakots gurķis. Protams, visu var uztaisīt vēl smukāk. Es tagad ļoti ātri visu uztaisīju, bet ja jūs gribat uzlabot iepakošanas kvalitāti, to viegli var izdarīt. Rekur, šitais te ir jau vairāk, daudz labāk iepakot. Principā šeit ir ļoti viegli, jūs varat pajautāt, Viktors, kā to izdarīt, kā uzlabot iepakošanas kvalitāti. Rekur, šeit leja ir konvejera ātrums un temperatūra. Lai plēvi būtu smukāk, es jums varu ieteikt palielināt šo ciparu vai samazināt konvejera ātrumu. Piemēram, tagad jums piedāvāšu variantu, kā uztaisīt savu biznesu atkal ar gurķiem. Parasti kā cilvēki iet veikalā un ņem lielu paku. Dažreiz lielas pakas nav vajadzīgas saviem bērniem. Jūs gribat paņemt, piemēram, 4-5 gurķus maksimāli. Tad, lai uztaisītu akciju un nopelnīt vairāk, jūs varat taisīt šādus mazus pakus. Redzat? Jūs lielu veikalā droši vien ar burkaniem tādu pašu redzēt akciju. Ja jums vajag nomazgāt, protams, gurķus un pārdot šos 1, 2, 3, 4, 5 kā akciju. Ņemiet 5, jā? Izdomāju. Jūs varat, protams, vēl kaut ko labāku izdomāt, bet tendences ir tādas, ka cilvēkiem vajag ātrāk. Ja? Un viņi meklē kaut ko tādu, ko var ātri paņemt plauktos un apēst. Ja? Tad lūdzu, jums ļoti labs variants, kā sākt savu biznesu, pārdodat, piedāvājat tīklos, un es esmu pārliecināts, ka jums viss būs ļoti labi.